tajā brīdī mēs sapratām, ka tajā poligrāfijā, ka vēl nebija internets tik attīstīts, ka tajā poligrāfijā ir nauda apakšā. Jo tādu mazu paciņu ar uzlīmēm, es atceros, kā šobaldienu es pārdevu pirmais divs bija pa 150 latiem, es jau 1000 tagad runāju. Pa 150 latiem pārdevu, un es domāju, tā ir tā pievienotā marža visam tam pasākumam. Respektīvi, tā pa lielam Ervins ir profesionāls finanses, viņš skaita naudu, es ražoju. Tāds. Mums ir sadalījums, es nelienu iekšā tur, kur ražošana ir, viņš nelienu finanšu visās darbībās. Un tāpēc varbūt mums ir viss labi, ja citi saka, ka nevar radinieki strādāt. Mēs vienkārši viens otram, mēs kopējs lēmums pieņemam tāds lielāks. Bez viņa es būtu nopircis jau, es nezinu, visādas kaut kādas ārprātas. Viņš vienkārši man noliek pēc tam uz galva cipars, viņš saka, brāl, redzi, viņš šitā viņš pasaka, šitā štelnēs. Es redzu, ok, viss labi. Tie redzēt, kā ir. Speciālisti grūti, mēs viņus audzinām paši, par cik es daudz saprotu pats, jā. Es skatos, kas cilvēki iznāks, kas neiznāks no viņa, jā. Jo visi jau grib pelnīt, redzēt, lielu naudu. Teiksim, man vajag tādu naudu, bet no sākuma ir jāparāda, ko tu vari izdarīt. Mēs maksājam labas algas, mēs maksājam visas sociālās garantijas mums ir, jā. Un tāpēc darbinieki, mums nav darbinieku rotācija, principā. Es pat nezinu, kad ir aizgājis kāds projām. Ļoti minimāli, ja, jo mēs nodrošinām viņiem gan apstākļus, gan, teiksim, viņi tā kā ģimene mums ir, ja. Es, teiksim, pats zinu, es braucu 5:30 uz darbu, es satieku naktsmaiņas, parunāju ar viņiem. Visus cilvēks, es zinu, kur viņš dzīvo, kāds viņam problēmas, apmēram, jo tā ir baigā vērtība. Bez tā mūsdienās vispār bez speciālistiem ir ļoti, ļoti grūti. Mēs arī mēģinām to portfeli veidot tā, ka nav tur viens klients, kas veido 20 vai 30% no kopējā apgrozījuma. Mums ir lielākais klients procentuāli apmēram kaut kādi 3–4%. Tas jau tad lielākais klients no kopējā grozē. Pārējiem viss smalki, skaisti, viss procentuāli sadalīts. Riski ir sadalīti līdz ar to. Ja tas pie tevis vairs nebūs kā klients, ok, tu pārdzīvosi, bet tas tev nebūs sāpīgi. Viņiem visiem jāsaprot, ka jāiet mums uz vienu mērķi. Tāpēc mēs mēģinām tos cilvēkus motivēt, gan rīkojot kaut kādus savstarpējos team buildingus un runājot savstarpēji, jo tas rezultāts jau ir atkarīgs no visiem kopā. Mums ir atkal jārūpējas par tiem darbiniekiem, lai viņi būtu emocionāli apmierināti ar sevi, ar savu dzīvi apkārt, lai viņi strādā ar klientu, ar pasūtījumu, lai visi kopā viņi sasaistītu kā mehānismu. Respektīvi ir tā, ka Ziemassvētki ir ļoti daudz darba. Mums nav problēma ar Ervinu pašiem pieiet, palīdzēt darbiniekiem. Mēs cehā varam pavadīt, mēs pabeidzam savus darbus, 5:00 mēs nometam žakatītes un ejam pastrādāt, to var apliecināt mūsu darbinieki. Bet, nav problēma to izdarīt. Mēs esam motivējuši viņus tā, lai tas birojs mēs neesam priekšnieki, mēs esam kopēji, mēs darām vienu darbu, lai viņi saprot, ka tas viss ir atkarīgs no tā, cik labi viņi to izdara. Tas ne jau tikai, mēs no tā pelnam, arī viņa labklājība no tā auga.